Jā, tad mums šeit ir automātiskais bigotājs, kurš tātad sagatavotu produkciju šeit ieliek attiecīgas bigas iekšā. Tātad, pieņemsim, šeit ir nodrukāts un attiecīgajās vietās liek automātiski bigas. Un gala rezultātā ir iesista tāda speciāla rieva, kura atļauj vieglāk salaucīt šos bukletus. Tātad viņiem ir daudz vienkāršāk dabūt gatavu. Es parādīšu piemēru. Tātad piemērs ir šāds. Jā, reku tāda biga, viņa automātiski salokās. Hop, un gatavs. Ja pieņemsim šādas bigas nav, tad ļoti bieziem papīriem viņu ir ļoti grūti salocīt. Viņu vienkārši nav iespējams. Tāpēc, ka papīrs sāk plūst un viņam rodās tāds plīstuma vietas un tīpaši krāsas daudz visādas. Viņš izskatīsies ļoti neētiski. Viņš izskatīsies ļoti nepatīkami. Tāpēc priekš bieziem papīriem ir speciāla šī iekārta, kura vienkārši taisa automātisku rievojumu. Un tad attiecīgi var ielikt nākošajā procesā šo bukletiņu salocīt. Tā kā tas ir nepieciešams. Un darbs ir gatavs. Tā kā sūtam darbu, tiksim galā, izdomāsim labākos risinājumus, lai jūs saņemtu kvalitīvu produkciju ļoti ātrā termiņā.